Mēs braucām mašīnā uz šejienu un sapratām, ka, lai gan tas vienojušies, ir tas vārds sirdsmiers. Jā, mēs atbraucām pēc sava sirdsmiera, ņemot vērā to, ka ir jāsako līdz savai veselībai, savam veselības stāvoklim. Mēs gribējām un izvēlējāmies šādu procedūru, kas, mūsuprāt, ļoti plašā veidā nosaka mūsu kopējo ķermeņa situāciju. Sabiedrībai un sevišķi vīriešiem ir kaut kāda baža uzzināt preventīvi, kas ar viņiem ir, kas notiek ar cilvēkiem, bet īstenībā vajadzētu būt otrādāk. Ja pēc iespējas ātrāk tu uzzini, ja ir kaut kāds perēklis vai kaut kāda lieta ķermenī, ko tu vari ātrāk izārstēt. Visiem zināms, jo ātrāk tu uzzini, jo lielāks iespējas ir to izārstēt. Skaidrs, ka arī mums šobrīd, veicot šo pārbaudi, ir tremolo iekšā, tā sirds daudzās satraukums ir, bet es braucot šeit arī padomāju, labāk ir šis satraukums nekā nokavē kaut ko un tad jau ir pa vēlu, varētu teikt, vai arī ir pēc tam jācīnās ar tām lielākām sekām. Mīļā, kā 60 minūtes pagāja? Mazliet satraucoši, bet paldies asistentiem, kas gan nomierināja, gan pieskatīja, gan palīdzēja, gan atbildēja nesāpīgi, mierīgi, nekaitīgi, manuprāt, ļoti vienkārši. Jā, ka tu saproti, ka pirmkārt tas nav nekāds kaitējums ķermenim, tieši otrādāk. Skaidrs, ka cilvēki ar trauksmēm, ar bību pret šaurību un blīvu vidi, bet personāls. Tāpēc ir speciālisti un profesionāļi, kuri verbāli komunicējot, nomierina, pastāsta, plus rokā ir speciāla bumbiņa, kur jebkurā mirklī, kad paliek tiešām varbūt nekomfortabli un nērti un tā trauksme uznāk ļoti liela, tad var nospiest un uzreiz pārtraukt un uz kaut kādu mirkli iepauzēt. Ja es saviem līdzgaitniekiem gribētu rekomendēt un novēlēt preventīvi, padomāt par veselību, lai neko neielaistu un novēlēt dubult V – veiksmi un veselību, lai tās iet roku rokā.